Sveiki visiem, te Evita, un šodien es esmu atpakaļ vēl vienā video, un šodien pie manis ir mana draudzene Alise. Un šodien mēs atradīsim pareizo veidu un vislabāko veidu, kā uztaisīt slaimu. Jo mēs esam daudz taisījuši slaimu video. Un mēs dažreiz lietojam ar sodu, dažreiz ar persili, dažreiz ar boraksu, visādi. Tātad šodien mēs izmēģināsim 3 dažādus slaimus. Pirmais būs kontaktplātes šķidrums. Tad otrais būs soda, un trešais būs boraks. Un mēs lietosim tās gliterlīnes un sauspīdās ar. Ja beidzot Latvijā ir viņas. Beidzot. Tātad pirmo slaimu mēs taisīsim ar kontaktplātes šķidrumu. Tātad pirmo lietu, ko mēs darīsim, ir ieliksim līmu vodā. Mums vajadzēs pielikt teikaroti ar kaudzīti sodu. Uzcim, lai tie šādu. Tagad mums vajadzēs pielikt 3 mazas karotes ar kontaktplātes šķidrumu. Viens, 2 un 3. Tas gan bija ātri. Wow, viņš ir miljonīgs. Wow! Ar kontaktplātes šķidrumu mans slaims izveidojas ļoti ātri. Gandrīz jau gatavs. Mazliet pamīcīt. Mēs tagad sāksim mīcību savām rokām, jo viņš ir ļoti vēl lipīgs. Tad viņš ir staipīgs. Tas kā lasā gājumais var tad. Es nevaru tagad vēl. Pēc tam uztaisīšu losu. Būs daudz jāmīca, lai dabūtu perfektu texture. Jā, Man jau ir! Man jau ir! Gribu tastīt. Es gribu stāstu slaimu. Un viņš ir arī koki, un viņš ir stretchy, mēs esam atraduši! Ui! Tā līmelējā ar tagad. Mēs esam atraduši īsto veidu jau! Mēs esam pārējos arī tā izdarījis. Jo mēs ar boraksu darījām, bet kas notika? Ja mēs liekam bez, man liekas tā soda viņu pataisīs stretchy. Un ja boraksam neliek sodu, tad viņš nav stretchy, jo tos pārējos slaimus, ko mēs taisījām, viņi nebija ļoti tik stretchy. Un tagad mēs pielikām sodu, un tagad viņi ir ļoti stretchy. Tātad tagad mēs taisīsim otro slaimu. Un otrajā slaimā mēs lietosim boraksu un sodu.
Un te mēs ieliksim līmi iekšā. Šoreiz mēs abas lietosim caurspīdīgo. Šito var daudz vieglāk. Man ir lielā puda, un te man būs liels slaims. Tātad tagad mums vajadzēs karotīti mazo ar kaudzi. Vat šādi. Un jāieliek ir iekšā. Man vajadzēs 2 karotes ar sādu, jo man ir lielāka blīme. Tātad tagad mums vajadzēs boraksu izšķīdināt ūdenī, un mums jāpieliek ir 2 tēkarotītes ar kaudzi. Un jāizšķīdina, kamēr ir pilnībā. Un tagad sāksim likt karotes klāt. Ir vispārībā jāpieliek vismaz 3 pilnas tēkarotes. Un atkal man ļoti ātri veidojas mans slaims. Izskatās, ka šitais ir pels. Tātad, ko mēs iemācījāmies šodien? Kad ar boraksu nav labi taisīt slaimu, izņemot Amerikā, jo tur ir speciālās līmes, lai taisītu ar boraksu. Bet ar kontaktklātu šķidrumu ir ļoti labi, jo tad sanāk daudz slaimu. Man vispār negrib staipīties. Es laikam pieaugu mazliet pa daudz. Tēt viņš vienkārši. Tātad secinājumi ir tādi, kā ar kontaktklātu šķidrumu un sodu sanāk, bet ar boraksu un sodu nesanāca, jo tāpēc, ka mēs kaut ko nepareizi izdarījām. Jūs varat atstāt komentos vai arī manā Instagramā, Evitas2, postā, kā man labāk taisīt ar boraksu, jo šis nav labi. Bet šis ir gan staipīgs, gan jau krāsains un viņš nelīp. Viņš ir ļoti labs slaims. Un viņš ir arī, var dzirdēt, kā... Un es ļoti ceru, ka šis slaims man paliks ilgāk, jo man pārējie slaimi vispārībā ir kādu 1 mēnesi vai mans ilgākais slaims ir palicis 3 mēnešus, tāpēc. Ja jums patika šis video, laikojiet, subscribojiet un nospiediet to